Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs samērā vēsā un pavasarīgā Jūrmalā. Un Jūrmala līdz ar Rīgu, Ozolniekiem, Cēsīm un Salgrastiem bija tās galvenās vietas, kur Latvijā laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam tika izsniegts visvairāk termiņu uzturēšanās atļaujas, ja persona bija nopirkusi nekustamo īpašumu. Tas bija unikāls laiks Latvijas vēsturē, kad šis termiņu uzturēšanās atļauju vilnis vai bums patiešām bija ievērojams un deva ļoti lielu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai. Bet jautājums, manuprāt, interesants būtu, vai šīm personām, kuras kādreiz ieguva termiņu uzturēšanās atļauju, arī pēc 14. gada, tātad 14. gadā tika palielināts šis te slieksnis, nekustamā īpašuma vērtība, līdz 250 000 un vēl 5 000 iemaksa Latvijas budžetā. Vai šīm personām ir tiesības vēl un vēl pagarināt šīs termiņu uzturēšanās atļaujas? Un atbildi ir tāda, jā ir. Bet kopš 22. gada, kad Krievija uzsāka agresiju Ukrainā, Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem šāda termiņu uzturēšanās atļauju pagarinājums ir liegts. Arī izņēmumiem, bet kopumā ir liegts. Un, manuprāt, būtu tādi 3 interesantākie aspekti saistībā ar šo te termiņu uzturēšanās atļauju pagarinājumu, kas izpaudās kādā tiesvedībā, kur noslēdzās pavisam nesen šī gada pavasarī. Pirmais ir tiesiskās paļāvības princips. Tas ir, vai personām, kuras ir ieguvušas šīs termiņu uzturēšanās atļaujas, vai ir tiesības paļauties uz to, ka tās tiks vēl pagarinātas. Varētu teikt, bezgalīgi pagarinātas. Tad tiesas atziņa ir tāda, ka nē. Tiesiskās paļāvības princips noteikts to, ka personas reiz iegūtās tiesības nevar pastāvēt neierobežoti ilgi. Un šis princips tomēr nedod pamat ticēt, ka reiz noteiktā tiesiskā situācija nekad, tātad pilnīgi nekad nemainīsies. Un vēl būtiski jautājums ir, ka tiesiskās paļāvības princips neizslēdz valsts iespēju grozīt tiesisko regulējumu. Citādi jau valsts būtu ķīlnieku lomā un nekad nevarētu grozīt. Nē. Politiskā situācija var mainīties un tiesiskās attiecības var tikt regulētas, šajā gadījumā mainītas. Un vēl būtisks ir jautājums, ka atkāpjoties no tiesiskās paļāvības principa, ir jānoskaidro, vai ir ievērots saprātīgs līdzsvars starp personas tiesiskos paļāvības aizsardzību un sabiedrības interešu nodrošināšanu. Šis te samērīgums, vai ir mums jāskatās kontekstā personas tiesības un sabiedrības intereses kopumā. Tas ir viens princips, vai viens svarīgais aspekts. Otrs, manuprāt, būtisks jautājums ir par vienlīdzības principu, jo ir personas, kurām termiņu uzturēšanās atļauja tomēr ir piešķirts. Arī Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem ir atsevišķi izņēmumi. Un vai šajā gadījumā, ja ir īpašumā nekustamais īpašums, vai ir pamats atsaukties, ka nav ievērots vienlīdzības princips. Bet ja reiz likumdevējs tomēr noteica, ka nē, no 22. gada septembra vairāk, pamatojoties uz nekustamo īpašumu, ja tas ir īpašuma attiecīgā vērtībā, tad tomēr termiņu uzturēšanās atļaujas vairāk šiem Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem pagarinātas netiek. Tas bija otrais. Un trešais, manuprāt, vēl būtisks jautājums bija par to, ka valsts iestādēm nav jāizvērtē, piemēram, personas lojalitāte vai to, vai persona ir pret Krievijas agresiju Ukrainā, vēl kādi citi subjektīvie faktori. Nē, un nav jāpamato, kāpēc šāda termiņu uzturēšanās atļauja vairāk Latvijā pagarināt netiek. Tas ir politisks lēmums. Tāds ir Latvijas politiskais lēmums, vairāk šīs termiņu uzturēšanās Latvijā nepagarināt. Paldies, ka skatījāties. Vislabāk! Tiekamies!